Esiet sveicināti futbola cienītāji un arī pārējie sporta draugi. Šodien mums kopā studijā ir Latvijas Futbola Federācijas prezidents Guntis Indriksons, un sarunas viena no galvenajām tēmām, protams, būs aprīļa beigās gaidāmās prezidenta vēlēšanas. Pirmais jautājums Indriksona kungs, kāda ir jūsu galvenā motivācija vai iemesli, kāpēc jūs atkal esat pieteicies šajās vēlēšanās? Droši vien jāstāsta, es dzīvē neesmu īpaši pieredzis melodijā. Pāris reizes esmu pieķerts un es nolēmu, laikam, vispār nemelot. Labs jautājums. Pirmkārt, nevienam nav noslēpums, ka es principā negribēju kandidēt šajās vēlēšanās. Es neesmu principā atmetis cerību, kad tomēr man izdosies šo futbolu posmu dzīvē beigt. Es vienmēr esmu teicis, ka es pie krēsla neturos. Man šeit nesaist absolūti nekas izņemot mīlestību pret sportu. Nekad arī neesmu slēpis, ka man ir ļoti daudz sporta veidi, ļoti tuvi. Es nedarīšu tā, ka viņš nemelošu, neblefošu un ar demagoģiju un populismu nenodarbošos, kur viņš bija konkrēti piedāvājis. Un es pēc tam veselu pusgadu ņemos, lai es pierādītu, ka es neesmu. Neesmu tas, ko viņi visi tur domāja, var būt. Vienīgo naudu, ko es no Futbola federācijas saņēmu, tas bija 2004. gadā par tām prēmijām, ko toreiz izdalīja. Tas ir vienīgais. Kandidatūra, var būt, kas tiešām gribētu, varētu, vai viņi spēj to visu izdarīt. Tas ir liels jautājums. Jūs, prāt, prezidentam jābūt? Es pavisam atklāti pateikšu, ka es nedomāju, ka Māris ir Futbola federācijas prezidents. Es domāju, ka obligāti viņam jābūt no futbola vides, jo viņš neatbilst vienam punktam. Ziniet, man nāk prātā par šo tēmu runājot, ka savā laikā Skonto sāk. Es domāju, neviens nesāks ar maniem strīdīties un diskutēt par tēmu, kāda bija tajā laikā infrastruktūra. Nezinu, kāpēc neviens neko nestāst. Absolūti. Tā kā atstāsim Krišāņu Kļaviņu malā, kur beidzot tam izkasti ir sakārtot. Droši vien daudz nezinu, institors tajā lietai biju es. Ar saviem līdzekļiem. Es varu pateikt, ka mēs esam dzelžaini nolēmuši valdē. Godīgi sakot, es esmu pieredzis pildīt to, ko es parasti saku. Iespējams, viņi dejām kaut ko tur pielāgos līdz 18 gadam, bet uzbūvēts. Tā kā futbola augstākajam līmenim stadions jau principā zudis. Kur esam devuši skaidru signālu, kad šie projekti netiks apturēti un mēs strādāsim. Tas ir viens pa stadionu. Ja kaut kas būs, prasiet vēl. Pasaules fināla turnīriem, es domāju, nesapņosim. Rākels, Tarāsovs, Fertavs, Vaņins un tā tālāk. Mēs uzbūvējam. Tālāk Olimpiskajā komitejā, kad mēs strādājam ar Žoržu Tikmeru, Vilnis Baltiņš, tajā laikā bija mini-futbola zāle ar 2500, kuri apņēmušies uzbūvēt. Skonto akadēmijai tur ir paredzēts jauns akadēmijas telpas. Vienā pēdējā tikšanās. Kas tur vēl bija ilgs gads, pēc tam es to norēķinājos par to stadionu. Mēs neko lielāku nevarējām izvēlēties. Neko lielāku. Varbūt, ka 1000 mēs tur vēl izspiest. Tas ir viens arguments. Izmetināt, uzņemt un īrēt laukumus jau citā vietā. Dārgi izmaksā visu tā lieta. Es godīgi sakot, neesmu par to tēmu domājis. Es nevienam neesmu slēpis, ka es esmu diezgan tālu jau kādu gadu no Skonto. Pagājušajā gadā es vēl briesmīgi pat nosaukt to ciparu, bet es reāli atrisināju, reāli aizņēmos par naudas, un 1,2 miljonu. Es domāju, ka tāda Skonto komanda nebūs. Akadēmija, ja man pašam būs spēki. Dažs mēnešus atpakaļ viesojās Rīgā, es biju uzaicinājis Omanas vēstnieku Francijā, un pēc tam es biju pie viņa ciemos tur Parīzē. Tajā būvē paredzēts. Jūs principā atbildējāt, tas ir Daņa Kazakeviča ziņā, un es viņus paaicināju pie sevi. Tie bijušie Latvijas izlases futbolisti, abi teica, un es jau jums sākumā teicu, ka es zvanīju tam prezidentam. Es teicu, tiec lūdzu skaidrībā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš pats to noteikti šodien nedara. Varbūt agrāk jaunībā kādreiz gribu pateikt. Bet tādi cienījami cilvēki, un tagad arī viens cienījams Latvijā cilvēks, tāds ļoti pazīstams politiķis, viņš man teica tā, cik es zinu, es ļoti labi zinu to advokātu, kas pārstāv viņu vārds. Ļoti labi zinu, ka tas man biznesa partners kādreiz bija. Es nevienam nav noslēpums, kad man ar abiem prezidentiem bija tāds labs attiecības. Federācija nav piedāvājusi neko, man ir bijuši lūgumi, ko darīt, un vēl tagad ir, un ceturtdienu lidošu. Es jums godīgi pateikšu, ka es viņu tik labi nezinu, man ir ļoti labs kontakts tādā veidā, bet, protams, es nezinu tā kā iepriekšējo prezidentu, bet viņš perfekti zina vairākas valodas, futbolu zina perfekti. Es domāju, ka
ļoti pozitīvi būs. Man nav speciāli jautājumi. Viņš ir tik daudz sarunājis, ka viņš vienkārši liek galdā reāls fakts. Cik viņš jau ir pārbilds tas stadions. Kopš es vispār neko tur nenosaku. Jā. Tas ir ļoti daudz visu kopā strādājam. Jā, tas ir visu nopelns. Tas nav tikai viņa daži tur. Un tad es viņai veltīju tādus vārdus. Es teicu, ka es pat maz nestrīdos. Droši vien, ka tā tas būs vienmēr. Jā. Man personiski arī zāle patīk labāk. Paldies! Tas bija Latvijas Futbola Federācijas prezidents Gunts Sindriksons. Tiekamies jau nākamajās reizēs gan futbola laukumos, gan arī intervijās. Paldies! Vislabāk! Nāciet uz stadionu, jā, un ticiet tam, ka Futbola Federācija strādā tā, ka viņai jāstrādā. Jā, nav man vēlēšanas to darīt, un es arī to nedarīšu. Nesanāca. Jā. Tā kā dzīve ir dzīve, vēl jau vairāk futbols. Jā.